Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, es šodien gribu īsi runāt par mūsu iedzīvotāju labklājību un salām. Parasti mēs par salām domājam labas domas. Tur mums patīk braukt, saule, siltums un dienvidu salu izolētība pat nākt salu iedzīvotāju labklājībai pa labu, jo tas pievelk turistus. Bet enerģētikas jomā izolētība, jeb salas status nāk iedzīvotājiem tieši pa slikti. Tas ir tieši tas, kas nav vajadzīgs. Kāpēc? Izolētība enerģētikas jomā nozīmē kādu monopolu parasti īpašo īpatsvaru šajā tirgu, kas nozīmē iedzīvotājiem gan nedrošas piegādes, gan dārgas cenas. Šajā te ziņojumā ir risinājums. Infrastruktūra, infrastruktūra, infrastruktūra. Izbūvēsim starpsavienojums Eiropas Savienībā, lai vienot visus kopā, lai mūsu iedzīvotājiem būtu labas cenas un piegādes drošība. Paldies!